Kāpēc es vispār uzsāku terapiju? Tāpēc, kad es savā dzīvē vairākas reizes nonācu kaut kādā situācijā, jeb sajūtā atkal un atkal, es nevarēju tikt no tā vaļā, tā kā es kaut ko uzsāku, es kaut ko daru, es iegalvoju, ka it kā ir labi, turpinu. Man bija grūti uzstādīt mērķus, jo es baidījos, ka es tos nesasniegšu, un, protams, no tā, no kā es baidījos, tas tā arī notika. Manī bija šīs neaprakstāmās skumjas, kas manī uznāca ik pa laikam, es kaut kādā tādā dziļā bedrē nonācu pa laikam. Tagad atgriežos atkal kaut kādās sajūtās, kaut kādās skumjās, un nesaprotu, kas ar mani notiek. Es mēģināju meditēt, es afirmācijas klausījos, nakts meditācijas, manifestācijas klausījos, pat Bībeli sāk rakstīt, kas galīgi sapratu, ka tur galīgi nav. Es sportoju, darīju visu kaut ko, lai tā kā nejustu to, ko es jūtu, bet tas man nepalīdzēja, jo visas mūsu sajūtas slēpjas zemapziņā, tāpēc šī metode reāli strādā.